Latvijā jau apmēram pusotru gadu darbojās inovatīvs pasta pakalpojums, paku nosūtīšanas veids, kas saucās Mana pasta stacija. Izvietots 27 lielākajās Latvijas pilsētās, Rīgā pieņemsim 10 un pārsvarā citur ir pa vienam. Liepājā pašreiz ir jau 2. Tātad lielākajos tirdzniecības centros arī Rīgas stacijā ir. Un ir iespējams gan nosūtīt, gan saņemt pakas. Tāpat arī, teiksim, mūsu lielākie sadarbības partneri internetu veikali, caur kuriem jūs varat pasūtīt sev preces un saņemt caur pasta stāciju, kas būs lētāk, ērtāk un izdevīgāk nekā ar kurjeru pakalpojumiem. Pienākot pie pasta stācijas, jūs izvēlaties valodu, pēc tam jūs izvēlaties, vai jūs vēlaties nosūtīt vai saņemt sūtījumu. Var izvēlēties piegādu uz citu pasta stāciju, vai arī var uzglabāt pasta stācijā priekš sevis vai arī priekš citiem. Jūs izvēlaties, teiksim, nosūtīt uz citu pasta staciju. Tālāk jums parādās saraksta pilsētām, kurā ir pasta stacijas, un jūs izvēlaties attiecīgi, kas jums ir nepieciešams. Parādās arī konkrētās pasta stacijas adrese. Tālāk jums ir iespēja izvēlēties vai nu apmaksāt sūtījuma kredītkarti, ko var izdarīt tepat uz vietas, vai arī pirms tam mūsu mājaslapā vai pie mūsu dispečeriem var pasūtīt kodu. Tālāk mēs ievedam apmaksas kodu un izvēlamies attiecīgi nodalījumu. Tālāk mums ir 2 reiz jāpiekrīt lietošanas noteikumiem, kas ir standarta pasta noteikumi. Mēs ievedam savu mobilā telefonu numuru un tālāk jau saņēmēja telefonu numuru. Tieši uz saņēmēja telefonu numuru pienāks īziņa, kurā būs rakstīts kods, kuru ievedot jūs varēsiet saņemt sūtījumu. Ja visa informācija ir pareiza, tad spiežam tālāk un atveram nodalījumu. Saņemam čeku. Tagad jums atnāk īziņa. Tālāk jūs pieiet pie pasta stacijas. Nospiežat saņemt sūtījumu un ievadiet kodu, kas jums tika atsūtīts uz mobilo telefonu. Un nospiežat atvērt nodalījumu. Pasta stacijā var ievietot sūtījumu līdz 31,5 kg. Un cena būs atkarīga no nodalījuma izmēra, kādu jūs izvēlēsieties. Mana pasta stacija – ātrāk, ērtāk un izdevīgāk.